Vienmēr ieguvējs ir tas, kas domā kādu soli uz priekšu, bet vislabāk 5. Tā ir iespēja apsteigt konkurences un ātrāk un vieglāk iegūt kāroto. Arī Liepāja dara šodien, bet rezultātu iespējams sagaidīs rīt. Tā var teikt par teritoriju sakārtošanu un labiekārtošanu uzņēmējdarbības vajadzībām Karostā starp Lazaretes un Zemgales ielām un blakus jaunajai satiksmes ielai Meldru ielā, kur agrāk bija kaut kas līdzīgs izkrāstuvei. Mums jāiet solis tālāk. Solis tālāk tas nozīmē, ka mēs uzņēmējiem ne tikai piedāvājam teritoriju, kur uzsākt kādu vienu vai otru projektu saistītu ar ražošanu vai ar pakalpojumu sniegšanu, bet šobrīd jau pašvaldībām jāspēj piedāvāt teritoriju ar visu nepieciešamo inženieru komunikāciju, pieslēgumu vietām un infrastruktūru. Un tieši tāpēc arī šobrīd mēs pilsētā attīstam šīs divas uzņēmējdarbības teritorijas, gan Meldru ielā šeit, gan arī Karostā Virsardes ielā. Ja Meldru ielā šobrīd grūti saprast, kā šī teritorija varētu izskatīties pēc darba pabeigšanas, tad Karostā darbi ir krietni tālāk un jau iezīmējas gan ielas, gan redzams apgaismojums. Kādi darbi tiek veikti? Līdz teritoriju robežām sakārtojam visas inženieru komunikācijas, ūdeni, kanalizācijas, lietas notekūdeni, ielas, trotuāri, veloceliņi, tas viss tiek sakārtots un vajadzības gadījumā tātad pie kaut kāda uzņēmēja, kas vēlas attīstīt šeit savu uzņēmēju darbību, uzņēmējiem atliek tikai vienīgi veikt šo pieslēgumu inženieru komunikācijām. Gadus atpakaļ tātad mums bija problemātiska situācija. Mums bija klienti, kas vēlējās uzsākt uzņēmēju darbību ļoti īsā laikā, 6 līdz 9 mēnešu laikā. Diemžēl pašvaldība tajā brīdī nevarējām tik īsā laikā nodrošināt šo pamatu infrastruktūru. Līdz ar to šis solis ir spērts, ka mēs ejam pirmie, kā pašvaldība ar investīcijām šajās uzņēmēju darbības teritorijas, vēl līdz galam nezinot, kurā brīdī šis uzņēmējs šeit parādīsies. Bet šis ir ļoti mētiecīgs solis, lai tādējādi mēs nezaudētu šo klientu tajā brīdī, kad viņš saka, jā, man 6 līdz 9 mēnešu laikā projekts ir jāuzsāk. Runājot par 15 hektāru plašo perspektīvo uzņēmēju darbības teritoriju Karostā, nenoliedzam lielākais ieguvums ir Latvenergo elektroenerģijas apakšstacija. Latvenergo attīstot savu apakšstaciju Karostā faktiski arī atrisina lielu daļu no tām problēmām, ko pilsēta saskarās līdz tam. Tā ir gan elektroapgāde Karostas iedzīvotājiem, gan arī šie potenciālie uzņēmēji, kuri Karostā noteikti arī ienāks. Viņiem šī elektroapgādes problēma jau ir faktiski atrisināta un jebkurā brīdī viņi var saņemt pieslēgumu nepieciešamai uzņēmējdarbības uzsākšanai. Bet kāpēc tieši tiek labiekārtotas teritorijas Meldru ielā un Virsardes ielā? Jāsaprot, ka faktiski līdz šim šīs pilsētas teritorijas bija kā vidi degradējošas teritorijas, kurām bija dažāds šis pielietojums agrāk, un līdz ar to bija nepieciešams šīs teritorijas sakot, jo, lai mēs arī skatoties teritorijas plānojumā, piedāvāt uzņēmējiem teritorijas, kurā viņi var savu projektu attīstīt, ir jāskatās pēc būtības. Teiksim, šeit konkrēti Meldru ielā vai arī Virsardes ielā šīs teritorijas bija nepievilcīgas, viņām bija dažādi apgrūtinājumi, tādi kā vai ēkas, kas apdraudēja trešo personu dzīvību, vai tās bija vienkārši izgāstuves. Tātad šī projekta ietvaros mums ir faktiski iespējams izdarīt divus labus darbus. Pirmkārt, jau arī sakārtot šo degradējošo vidi, un otrkārt arī, protams, attīstīt šīs teritorijas, kas perspektīvas uzņēmējiem. Konkurence ir pietiekami liela, un uzņēmējiem un investoriem ir jāizdara savu izvēli par labu vienai vai citai vietai, ar ko Liepāja var konkurēt. Mēs kā pilsētā konkurējam ne tik vien Latvijas mērogā un ne tik vien ar Baltijas valstīm, bet arī plašākā geogrāfijā, ar ko mēs esam konkurētspējīgāki. Realizējot šādu projektu, viennozīmīgi varu apgalvot, ka pilsētas piedāvājums ir daudz konkurētspējīgāks nekā tas bija gadus 4-5 atpakaļ, jo šobrīd mēs jau varam piedāvāt teritorijas, kuras ir aprīkotas ar nepieciešamo infrastruktūru, ar nepieciešamām inženieru komunikācijām,
kas mūsdienu, teiksim, ekonomiskos apstākļos uzņēmējiem ļoti, ļoti svarīgi savu projektu realizēt relatīvi īsā laika periodā. Tas nozīmē, ka uzņēmējiem nav vairs jāgaida uz to, ka pašvaldība vai speciāla ekonomiskās zonas pārvalde nodrošina nepieciešamo infrastruktūru. Faktiski mēs varam jebkurā brīdī uzņēmējiem piedāvāt augstas klases biznesa teritorijas pilsētas robežās. Darbi turpinās pilnā sparā un jādomā, ka investori un uzņēmēji to pamanīs un novērtēs, kopā ar citām priekšrocībām, ko nodrošina Liepāja. Tajā skaitā ātru jautājumu risināšanu un atbalstu.